prātīgi. No rīta bez vadības palikušie ienaidnieki panikā bēga, un pilsēta bija glābta. Es nodzīvoju ilgu mūžu, neprecējos, neatstāju bērnus. Mana dzīves jēga bija uzticībā, nevis tajā, kas paliek aiz manis. Vēlāk apustulis Pāvils rakstīja, ka krustā sisters Kristus daudziem šķiet muļķība, bet ticīgajiem tā ir Dieva gudrība. Arī mana izvēle varēja šķist neprātīga, stāties pretī karaspēkam ar savu ticību, tomēr patiesā gudrība nav bailēs vai aprēķināma. Uz krāsnes podiņa esmu attēlota ar Holoferna zobenu rokā ne tāpēc, lai slavētu vārdarbību, bet lai Tāpēc nodevs naudu, ko neviens nebija redzējis, un apkūtu aizsāktīgi īriem, ko aizsākt. Mēs sūtījām sūtīs, mēs lūdzāmies mīļi. Ivans pieprasīja 40,000 dolāru. Vai jūs domājat, ka mūsu bagātie muļķinieki Rīgas un Tērbatas tirgoņi steidz palīdzēt? Nē. Katrs sēdēja uz savā naudas maka, cerēdams, ka briesmas paies garām. Kad mēs beidzot naudas šūkļi savācām, viņi jau vēl vēlu. Pārliek. Un Dievs smējās mums sejā. Viņi vairs negribēja viens naudu. Bruņinieks, ja? Ģibens nebija aizsargāts, jā? Viņš sēdēja zirgā, vai ne? Prātīgi, nesagaidām. Tā. Arī šeit mums šajā izlasņā. Prātīgi. Un ar pirmo liesmu atdzīvojās visa pilsētas, pavārs steidzās, lika man mutē kaklus ar ūdeni un gaļu, un es darīju savu darbu, cepu, vāriņus, sildīju. Ziemās pie manis pulcējās cilvēki, izstiepa rokas, bet man siltumu runāja. Es dzirdēju viņu smieklus. Neko sākas sarunas, un brīnās ir, ko ir tādā. Taču pūlis, ko es nesāju sevi vienīgi izstāju, tolēk nebija drošas kurstumies trīnu noteikumu. Pietiek ar vienu neuzmanīgu mirksteni, lai viens izkļūtu ārā un aprīt. Neej lejā.
Mēs vēl neesam visu iztaigājuši. Lielā studija. Sauliet rekur ārā. Nu, jūs pat nezināt, kas ir Ķīna, bet ticiet man pienāks tā diena, kad būs par vēlu nezināt, kas ir Ķīna. Tā ir daudz tuvāk nekā jūs domājat. Daudz tuvāk. Nemaz nedomā man pieskarties ar tiem netīrējiem vietiem. Ko tu tur uz manā galda, ko tu tur spēlējies? Tā ir spēle. Spēle. Tad es vienu spēlēju. Jums zvana no Ķīnas. Atkal tie mazie šmurguļi uzkāpuši uz baznīcas torņa un karājas pie... Kā no mazreiz ir jāiziet? Mums ir, atcerieties, mums bija virbju deficīti, bija vēlušās vīrus, jo visi plakāti ir jau aizņēmuši. Mums taču baznīcās pie zvaniem ir vīrus. Pareizi! Ajo, varēsim atbrīvot kameras, mums taču 10 cilvēki jau gaida uz savu tiesas spriedumu izpildīšanas. Motorzāģis? Nē, bet... Lielā. Esam augšā.
Es esmu Lukas Alvs. Manu stāstu jūs dzirdam no Augstspils centrālā fóruma vakarā. To Livonijas laikā atrakās cietums. Daudz man pazīst par dzēju, mūzi, garīdzību, naudas vēju. Bet mana dzīve nebija tikai dzīves un vārds. Tā bija pilnīga viss, kas bija starp šīm, bet žēlsēties. Šeit mēs nebijām. Tādē. Pa labi, pa labi. Pagaid. Skaties uz to bildi. Te. Kur ir šī balss? Zini to balsu? Mums ir Elēns. Augstāk mēs nebijām vairāk. Tagad prātīgi, ja? Turamies pie virves un kāpam lejā, ja? Tas arī skan. Uzmanīgāk arī. Ja būs kaut kas stikts, tad var salūst. Tā virve. Atšķos taisīt. Prātīgi. Nu, nav man bail, skaties vienkārši, kur kājas lietas, nu. Prātīgi, ja? Turaties. Citi reku lejā, te turies pie apakšas. Pie apakšas turaties. Nē, pārnekarinies. Es vienkārši nevaru arī skatīties. Te dod roku. Elēs, šim tur paņem. No kur turēties. Prātīgi neskrienam. Brauc, lūdzu, skaties, jau uz kājām, kur liec kājas. Tā, davai. Tad tu vēl vari izskriet tur to riņķīti. Dobro. Tā nedarīja. Mazu nesabiedri.
Mēs jau no turienes ienācām. Kāpēc ir līdz mājām? Vienīgā izējas. Nebļauj. Variet mājās? 1625. gada rudenī Bauskas pils vēl bija viena no vietām, kas turējās pretī Zviedru uzbrukumam, kas bija daļa no ilgāka kara starp Zviedriju un Polijas Lietuvas valsti. Zviedru karalis Gustavs II Ādolfs bija sūtījis savu armiju ieņemt arvien jaunas teritorijas, un līdz tam laikam viņi jau bija ņēmuši vairākas svarīgas vietas Vidzemē, Zemgalē. Kad krita Koknese un pēc tam arī Sēlpils, kļuva skaidrs – Zviedri virzās arvien tuvāk. Bauska bija viņa nākamais mērķis. Pils nebija tukša. Tajā atradās karavīru garnizons, kas bija gatava aizstāvēt cietoksni. Viņus vadīja Bauskas pilskungs Magnus Butlers. Kad pie pils pirmo reizi parādījās Zviedru jātnieku un aicināja padoties, viņš atteicās, jo padoties nozīmēja zaudēt visu. Sākumā šķita, ka pils varētu izturēt. Zviedri vēl nebija pilnībā aplenkuši cietokšņi, un aizstāvi turējās. Pat tad, kad 27. septembrī Zviedri uzsāka uzbrukumu un ieņēma priekšpili, galvenā pils daļa vēl nebija kritusi. Aizstāvi atkāpās iekšā un turpināja cīnīties. Viss vēl nebija zaudēts. Taču tieši tad notika kas tāds, ko neviens no ārpuses nevarēja paredzēt. Pilī atradās Gothards Hunds. Viņš nebija vienkārši kareivis. Viņš bija namnieks, jeb kāds, kas labi pārzina pili arī no iekšpuses. Nav skaidrs, kāpēc viņš tā rīkojās. Varbūt viņš baidījās, ka pils kritīs un viņš ies bojā, varbūt cerēja uz kādu labumu, varbūt vienkārši gribēja izglābt sevi. Bet viņa izvēle bija izšķiroša. Kādā brīdī viņš atvēra logu pilskunga apartamentos. Tas bija mazs, bet liktenīgs solis. Zviedri to izmantoja uzreiz. Tā vietā, lai turpinātu ilgu un smagu uzbrukumu no ārpuses, viņi vienkārši iekļuva pilī pa šo logu un turpināja ofensīvu no iekšpuses. Acu mirklī aizstāvi priekšrocība pazuda. Cīņa uz mūriem vārtiem vairs neko nenozīmēja, jo naidnieks jau bija iekšā pilī. Pilskungs Magnus Butlers tika smagi ievainots, gan no musketes šāviena, gan apdegumiem, no pulvermucas sprādziena. Nākamajā dienā viņš nomira. Bauskas pils bija kritusi. Lai arī Zviedru armija bija spēcīga, izšķirošais nebija viņa lielums vai ieroči. Izšķirošais bija tas, kas notika iekšpusē. Gothards Hunds nodeva savējos, atvēra logu ienaidniekam, un ar to pietika, lai zaudētu visu. Pēc pils ieņemšanas Zviedri to izlaupīja un devās tālāk uz Jelgavu, atstājot aiz sevis sakautu garnizonu un izpostītu cietoksni. Šis stāsts paliek ēnā lielajiem kauju aprakstiem,
bet tas atgādina ko svarīgu. Pat stiprākās sienas nevar pasargāt, ja nodevība nāk no iekšienes.